Labrīt, dāmas, kungi, ministri. Man ir tiešām patiesi prieks redzēt tik kuplā skaitā un tik daudz parakstītāju šādam memorandumam, jo nav pieredzēts, ka tik plašā lokā tiek parakstīta vienošanās. Un paldies Jenča kungam par šādu iniciatīvu un restorānu biedrībai, kas ir šāda privāta iniciatīva, kas līdz tik plašai pārstāvniecībai, kur ir iesaistīta gan valdība, gan nozares nevalstiskās organizācijas, uzņēmuma, augstskolas, tik plašu memorandu parakstīšana negadās bieži, jebkurā citā nozarē. Un es domāju, šis ir apsveicams solis, lai tiešām attīstītu nozari par ilgspējīgu un uz ilgstošu un uz attīstību vērstu nozari. Jā, paldies! Paldies! Visi atcerās droši vien pandēmijas gadus divus, kad bija jācīnās par valsts atbalstu, bet bija arī tādi garlaicīgi brīži. Un tad mēs domājam, ko tādu labu nākotnē mēs varētu izdarīt, un nolēmām padomāt par ilgtspēju. Un šeit es gribētu teikt paldies Biznesa augstskolas turība pētniecei un katras vadītāja Agitai Duniņai, kas veic tādu turistu aptāju un pētījumu. Mēs sapratām, ka vispār ir pieprasījums pēc ilgtspējīgiem uzņēmumiem. Īpaši, ja mēs braucam Rietumu Eiropas virzienā, tas pieprasījums kļūst ar vienu intensīvāks, vai ja mēs braucam Ziemeļa Eiropas virzienā, tas pieprasījums ir ļoti izteikts, jo Ziemeļu valstu turisti izvēlās uzņēmumus, kuriem ir definēta ilgtspējas politika, kas ir baltāki un zaļāki un labāki par citiem. Un es domāju, ka arī es tā gribētu domāt, ka tā arī ir mūsu nākotne, kur mums vajadzētu virzieties. Un tad es gribētu pateikt arī Agnesei Alksnei-Bensonai, KSA Latvija valdes priekšsēdētāja, kura nāca tālāk ar ļoti labiem ekspertiem. Mans uzdevums bija noorganizēt tādu ļoti plašu pārstāvniecību intervijām dažādos ēdināšanas nozares segmentos, sākot no ātrās ēdināšanas, beidzot ar fine dining, sākot ar ļoti mazu uzņēmumu, beidzot ar lielu uzņēmumu ķēdi, lai aptvērtu vispār to pieredzi, kas šobrīd notiek un kur mums vēl jāvirzās. Un arī Agnes un Artūrs un citi eksperti apkopoja starptautisko pieredzi. Mēs to visu salikām kopā tādā vienā katlā, un tad vēl veicām daudzpakāpju darba grupas intervijas, lai šo, noslīdātu šo memorandu. Šeit ir 19 šie pamatkritēriji ilgtspējas, kas mūsu prāt aptver gan balto domāšanu, zaļo domāšanu, bet vispār mums ir radīti pār 150 kritēriju, kas daudz smalkāk ļauj uzņēmumam paskatīties uz sevi, uz to savu darbību, cik labs, zaļš un balts šis uzņēmums ir un kas viņam vēl būtu jādara. Tā kā šis memorandu parakstīšana ir, varētu teikt, liels, bet otrais tāds pamatakmens pamatos mājai, kuru mēs vēl būvēsim. Tikai ar to, ka mēs parakstīsim šodien, nebūs tā, ka mēs novicināsim buļu noriņu un viss rīt būs pavisam labi un cēlē. Un es ļoti pateicīgs arī ekonomikas ministrijai, ka mums brīnišķīga sadarbība ir jau vairāk gadu garumā un varamam, ar ko mums būs brīnišķīga sadarbība nākotnē arī šajā kontekstā. Vienkārši nav bijusi vajadzība, tagad ļoti tāda vajadzība. Un arī es priecīgs, ka ir, manuprāt, 3 vadošās augstskolas, kas piedāvā izglītību turismu un viesmīlības jomā. Berkungi jau satikāt, Biznesa augstskola turība, ar jauno nosaukumu Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitāte, kas ir tā kā LRU bijusi, un Vidzemes augstskola. Un ir ļoti laba pārstāvniecība, jo arī saistībā ar memorandu, bet arī turības organizētās konferences ietvaros Latvijas restorānu biedrība norganizēja pirmo, bet es ceru, ka ikgadējo studentu darbu konkursu par ilgtspējas jautājumiem. Tika iesūtīti pirmie 3 darbi, tiks sadalīts pirmās 3 vietas, vērtīgs naudas balvas arī tiks izdalīts, un arī studentiem būs iespēja šodien konferencē uzstāties.
Un es ticu, lai tie ilgspējas jautājumi tā kā patiesi ienāk mūsu dzīvēs, tad svarīgi, ka jaunieši arī par to domā, tiek informēti, mācību spēki viņiem par to stāsta, rāda piemēru, un arī tādā veidā, teiksim, tā mūsu dzīve kļūst labāk. Es arī ļoti pateicīgs mūsu kolēģiem, darba devēju organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, jo izcēla sadarbība mums ar Latvijas viesnīcu restorānu asociāciju, daudz jautājumu risināšanā ar Latvijas tirgotāju asociāciju, kas arī biedru rindās pulcējas ļoti daudz ēdināšanas uzņēmumus. Tas ir ļoti svarīgi. Un Vidzemes plānošanas reģionam paldies, jo Vidzemes plānošanas reģions pats pieteicās parakstīt memorandu, kas ir ļoti vērtīgi. Mēs vispār ceram, ka ļoti daudz parakstītāji nāks klāt pēc pašu iniciatīvas. Un arī Vidzemē notiek ļoti daudz projektu saistībā ar šo ilgtspēju. Un ļoti pateicīgs mūsu draugiem un atbalstītājiem, piegādātājiem, jo arī bez piegādātāja atbalsta, teiksim, mēs vien paši nevarēsim šos ilgtspējas jautājumus sakārtot. Paldies Augļu servisam, Gemusam, Cido grupai un Reaton Food no rītdienas. Jā, liels paldies. Es varbūt, tad es vienīgi uzrunāju vārdu ekonomikas ministram vai vara ministrei. Jā, paldies. Pirmkārt jau paldies asociācijai, kas par patiesībā tik nozīmīgus soļus, kas šodien notiek šī memoranda parakstīšana. Mēs varam, es domāju, visi kopā lepoties ar to, ka pati nozare ir identificējusi vienu no galvenajiem nākotnes attīstības jautājumiem, kas ir ilgspēja. Un negaida, ka šo ilgspēju nāskās no malas uzspiedīs, tas ir neizbēgami, zaļākiem, baltākiem, tas ir neizbēgami process. Un labāk to darīt ātrāk un pašiem un uzlikt savu dienas kārtību, kā mēs to gribam sasniegt, nekā gaidīt, kad ar kaut kādām prasībām mums to nāks kāds stāstīs no malas. Tiešām es no ekonomikas ministrijas puses varu teikt milzīgi paldies asociācijai par līdzinējo sadarbību, ļoti konstruktīvu un uz rezultātu vērstu. Un es domāju, arī turpmāk mēs šo sadarbību turpināsim. Un šī memoranda parakstīšana ieliek jaunu pamatu jaunajai lapusē, kur mēs kopīgi varēsim attīstīt un pilnveidot. Tiešām paldies jums par to, ko esat darījuši līdz šim un par šo jauno skatījumu uz ilgspējīgu nākotni. Paldies! Paldies! Labdien, cienījamie biznesa, valsts un pašvaldību pārstāvji klātesošiem. Man ļoti liels ir gods šeit būt, klāt un piedalīties no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas memoranda parakstīšanā. Vēlos piekrist ekonomikas ministra paustajam. Tiešām paldies par jūsu iniciatīvu, par to, ka jūs paši uzņematies un virzat ilgspējīgas attīstības tāds kā vēlmi šo ilgspējīgo attīstību ieviest savos uzņēmumos. Paldies jums par to, un es ceru, ka no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas puses mums būs tāda produktīva un ilgstoša sadarbība, jo vismaz šobrīd pagaidām vēl ministrija kā reiz arī tā, kura atbild par šo zaļo kursu un par ilgspējas ieviešanu. Var izteikt tikai vēlreiz prieku, ka biznesa struktūrām ne tikai vēlam attīstīt biznesu, bet arī zaļu domot. Paldies jums! Paldies! Par tehnisko pusi. Mēs esam ļoti viltīgi izdomājuši. Katrs paraksta pretī savam uzvārdam un padod kolēģiem pa labi. Mēs organizējam visu daudz eksemplāru parakstīšanu. Ar elektronisko parakstu nebija drošāk? Tad visi sēdēt Es šito koordinētu, ja? Sūtīt tagad. Tad es esmu sēdēt.
Vajag ātri. Viši lēnāk. Jūs tiesituši roku. Jūs pēc tam pārbaudiet tās pilspaules, vai nav gaistošā tinte. Cik kā tie ēta visi brīvprātīgi, tad neviens nav piespriedu kārtā. Tas memorands nav apdrošināts? Ja tikai ar godu. Skepči, mūsu draugs no Travalņos uzticamais. Jā. Draugs un aizstāv šāds, kas Garflandēzers. Tas paraksts ir tas gods, vai ne? Es trenēšos parakstīt ātrāk. Jāni, kad ir pirmais atskaites brīdis šim memorandam? Mums ir varbūt, kamēr mēs parakstam, var izstāstīt to gala vīziju, jo mēs ticam, ka uzņēmēji vispār ir tā ļoti godīgi cilvēki. Viņi ir, ja? Vēl man višķi trūkstības veids. Man pašam nav. Jā. Kolēģi, ja var lūgt vienkārši pakodīt, vai jūsu eksemplārā ir visi paraksti? Nav, man nav. Un kad mēs arī aicinātu katrai no puses, katrai no parakstītājiem savus eksemplārus klāt pie sevis. Bet mēs ceram, ka restorāna biedrības eksemplārs būs tāds arī ilgtspējīgs un visu laiku attīstībā, ka nāks klāt pie parakstītāji. Jo man jāpēc, kur turisma fakultātes dekāns sēž Ēriks Linkvēsiņš, kas izrādīja interesi, ka turisma aģentu un operātoru asociācija arī gribētu atbalstīt šo ēdināšanas nozares virzienu un arī tas turistiem būtu svarīgi, tā kā varbūt vēl organizācijas pievienosies mums.